Tāda sveicināti. Es jums šodien parādīšu, kā 2025. gadā mēs varam ļoti ātri un efektīvi strādāt un apkalpot savus klientus, sūtīt invoices un apstrādāt pieprasījumus. Šis risinājums principā derēs jebkuram biznesam. Šo piemēru es rādīšu uz apdrošināšanas brokeru lapas, teiksim tā. Ko mēs izmantosim šajā gadījumā? Mēs izmantosim botu. Ja, tas var būt Telegrams, tas var būt WhatsApp, tas var būt e-pasts, tas var būt kaut kāds customizēts čats savējs. Mums vienkārši jānogādā informācija, kā būs ērtāk. Šajā gadījumā man liekas, ka visērtāk ir izmantot kaut kādu messaging čata funkciju, kas jums telefonā ir, piemēram, katram cilvēkam var būt līdz telefonā un viss notiekās skaisti, glīti un ļoti ātri. Protams, ir gadās kļūdiņas kaut kādas, bet, skatoties, cilvēks tik ātri, jebkurā gadījumā nevar apstrādāt to visu, tolīt jūs to visu redzēsiet. Es mīlu teikt, kaut kāda tur stāst to, ka mākslīgais intelekts ir stulbs. Teiksim tā, mākslīgais intelekts, tas pats vārds jau mākslīgais intelekts, viņš ir īstenībā maldinošs. Jo mākslīgajam intelektam ar intelektu vispār nekas nav kopīgs, jo viņam nav intelekta, lai jūs saprastu. Viņš izmanto jūsu intelektu, cilvēka intelektu, un tas ir ļoti svarīgi. Un īsāk sakot, ja kāds saka, ka mākslīgais intelekts ir stulbs, tad tur ir, diemžēl, tur ir cita lieta. Tātad, skatāmies, kas mums ir. Mums ir frontends, kas strādā tā kā produktu selektors. Ja? Šī gadījumā te būs visādi produkti, te ir skrējriteņi, octs, tur agro, lopu apdrošināšana, ceļojuma apdrošināšanas, tur kargo, īsāk sakot, te klients pats izvēlas, ko viņš grib pirkt, un pēc tam viņš aizsūta jau jums uz jūsu datubāzēm, uz apstrādi, un mēs to saglabājam attiecīgi, kā tam ir jābūt, un cilvēkiem, biznesiem, kuriem jau ir savas CRM sistēmas, jūs varat mierīgi pāriet, ja viņas ir dārgas, jums kaut kādas tur maksas un tā tālāk, jūs varat mierīgi ar savām datubāzēm pāriet uz mākslīgā. Principā, ko es jums gribu pateikt, es jums nestāstīšu, tas ļoti sarežģīti. Es pats nodarbojos ar web izstrādi vairāk nekā 20 gadus, un es jums varu pateikt to, ka visas tās vecās CRM sistēmas, kas ir ar kuras jūs lietojat līdz šī gada sākumam, es tā teikšu, šī gada sākumā tas viss sākās. Tas lielākais izrāviens bija. Viņas visas ir vecas, viņas ir outdated, tas ir, principā viņas tiks pārrakstītas, un tas jums maksās nenormāli daudz naudu. Te jau jums ir sākums, šī, protams, nav sistēma, viņa nav vēl pilnīga, viņu vēl var pilnveidot un uzlabot, padarīt arvien labāku un tieši uz jūsu biznesu orientētu. Mazāk runu, vairāk darba. Tātad skatāmies, mums ir backends, kur klients pats izvēlas un selektē, tā varētu pateikt, selektē savu produktu, un tālāk tas tiek viss saglabāts, kā jau es teicu, negribās atkārtoties. Un te mums ir atkal admina sadaļa, kurā mums ir panelis, te mums ir visi dati, kas mums pa šo mēnesi notiekās, un te ir kopējie dati vispār pa visu laiku, te mums te ir rēķini, kādi tur ir apmaksāti, neapmaksāti, un tā tālāk. Un tālāk mums ir pieteikumi, tie ir tie pieteikumi, kuri nāks mums no lapas, un tad mums ir līdi, šis būs te vairāk domāts mārketingam, teiksim, ja jūs tur gribat savu biznesu kaut kādā veidā pareklamēt, bez šī vairāk atrast jaunus klientus, un te ir API savienojumi, šie API savienojumi ir domāti tam, lai otstas strādātu, apdrošinātāja kompānijas, un te jūs paši, lai jūs saprastu, jūs te paši varat likt iekšā, mainīt arī tos te API atslēgas, kuras mainās ik pa laiciņam, cik es saprotu, apdrošināšanas kompānijas viņas maina drošības nolūku pēc, tāpēc jūs paši būsiet spējīgi updateot šīs te detaļas. Mums nebūs jāprasa, tur jāsauc programmētājs un jāprasa, lai viņš jums tur kaut ko par atsevišķu maksu, jums atkal kaut ko tur pārraksta, tas ir, principā, paši ienākat un pārrakstat. Tātad atgriežamies pie mūsu bota. Un sākam ar to, kad pameklē internetā, kas ir BlackRock Incorporated. Runā, teiksim tā, latviešu valodu viņš nesaprot baigi labi.
Ja jūs runājat krieviski bez akcenta vai angliski bez akcenta, tad tas vispār jums ir ideāli. Latviešu valodu nav mācījies, ja, bet Inforetet ir viens no pasaules vadošajiem aktīvu pārvaldītājiem. Īsāk sakot, kur ir informācija par BlackRock. Ko es gribu parādīt jums ar šo to, kad viņš pieslēdzās internetam un meklē arī internetā. Viņš ir spējīgs arī atrast informāciju no interneta. Tas, principā, nākotnē arī search šitā te arī notiksies. Tālāk, kas mums ir, ko mēs darām? Teiksim, BlackRock Incorporated. Tad, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam, piemēram, pievienot jaunu kontaktu kaut kādu. Kādu mēs paņemsim kontaktu, nezinu, kaut kādu vārdu izdomāt, nenāk prātā neviens. Nils pievieno kontaktu. Tātad Nils, piemēram, ja tur e-pasts nils@nils.lv un telefons būs, 77 123 un 7, ja, visi septītnieki. Viņš pieslēgsies kontaktu datubāzē. Viņš ir pieslēgts ļoti daudz datubāzēm šobrīd. Kontakts Nils ir veiksmīgi pievienots arī e-pasta adresi. Tagad mēs aprasīsim, teiksim, iedod Nila kontaktus, ja. Teiksim tā, Nila kontakti. Vajadzēja ierakstīt Nils, nevis Nila. Viņš šeit neatradīs, jo ir jābūt precīzam. Viņš atrada tik un tā Nila kontaktu, kur ir Nils un visi septītnieki. Bet tie ir tā kā šis Nils, viņš neeksistē, tāpēc mēs paņemsim Leo kontakti, piemēram. Kontakti. Jūs pateiksiet, es to varu telefonā atrast. Meklējiet telefonā. Tagad skatieties tālāk, ko mēs izdarām. Protams, telefonā arī var to visu darīt, un es nekādā gadījumā neapvainojieties. Tas ir arī ērti. Protams, to var apskatīties, bet tomēr tādā gadījumā es pats ļoti daudz strādāju, un es zinu, cik svarīgs ir laiks. Es teiksim, ļoti daudz, kas šeit patiešām ir vajadzīgs. Es šitos kontaktus, es nevienam nezvanu, nevienam nerakstu pa lielam, es to daru savādāk, bet, iespējams, tiem, kas strādā savādāk, viņiem šitais noderēs. Tagad tālāk, ko mēs darām, mēs, piemēram, Leo kontaktu, mums arī par cik mums tur ir e-pasts, kas reāli eksistē. Tagad, ko mēs varētu izdarīt, mēs varētu ar Leo tikšanās, ja, izveidosim tikšanos, kalendārā, ja, lai viņš ieraksta. Tur varbūt kalendārs, šajā gadījumā tas ir Gmail kalendārs, Google kalendārs, bet ir arī, varbūt jebkurš cits kalendārs, man arī ir citi kalendārs, uz slēdzies klāt, viņš arī tur izveidotos tikšanās. Skatāmies tikšanās, piemēram, Leo. Ierakstīsim to viņa e-pastu arī gmail.com, ja. Tātad 03.07.2025. Lai es saku, ja jūs runā ar mutiski vispār tas būtu ideāli, lūdzu norādiet konkrētu laiku tikšanās plānošanai Leo un iespējams arī apstiprināt Leo e-pastu, labi, kur ir sākās. Te jau, šī gadījumā ir kļūdiņas, protams, bez nekļūdiņām. Tas ir jāņem vērā, tās ir jaunas tehnoloģijas un kļūdiņas, teiksim, šitādos gadījumos. Principā pēc pareizi ir jāraksta. Es jau esmu saņēmis Leo e-pasta adresi, lai es tagad ieplānošu tikšanos ar viņu, vai varbūt ir vēl kāds norādes, piemēram, konkrēts laiks. Jā, es aizmirsu laiku pierakstīt, tāpēc arī sākās 17.00. Es aizmirsu tikšanās Leo 17.00. Bet, redzat, ja viņš jūs vada, viņš jums saka,
Tikšanās ar Leo ir veiksmīgi ieplānota 3. jūlijā. Gunārs ir pievienots kā dalībnieks. Vai ir vēl ar ko var palīdzēt? Tātad mēs tagad ejam uz kalendāru un skatāmies. Tātad skatāmies, kur mums ir tas kalendārs. Kur ir tikšanās ar Leo. Lūdzu. 17:00. Jā. Lieliski. Yes, pievienosim. Tagad, piemēram, ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam Leo arī uzrakstīt e-pastu, piemēram, skatāmies. Vēl mēs varam paskatīties, kādas mums tikšanās vispār ir, piemēram, rītdien, ja? Parādi. Ir konkrētas komandas. Komandas arī mēs varam, kādas jums ir ērti, kādas jūs lietojat. Jūs varat iedomāties kaut kādus vārdus, atslēgas vārdus, kurus izsauks konkrētas darbības. Parādi 02. 07. 2025. Tas ir, šajā gadījumā viņiem ir jāparāda man tikšanās, kādas man ir uz rītdienu. Teiksim, ja viņas ir kaut kādas. Lūdzu, tev tikšanās laiks, tas ir Google Meet saite, tikšanās ar Leo un tikšanās, un kur vēl, tā kā man rītdien, man ir 3 tikšanās. Vēl kā var palīdzēt, tad uzrakstām, piemēram, Leo kontakti, paņemam Leo kontakti, jā, Leo kontakti, es tur prasīju, vai ne, es neatceros. Jā, kur jums Leo uzraksti Leo e-pastu. Mums ir tikšanās, paņem kompjūteru, piemēram. Lūdzu. Uzraksti Leo e-pastu, mums ir tikšanās, paņem kompjūteru. E-pasts Leo ir veiksmīgi nosūtīts ar tēmu tikšanās, ar lūgums paņemt. Tad Leo mēs ir cits. Tikšanās, sveiks Leo. Mums ir tikšanās, lūdzu, paņem kompjūteru ar cieņu Gunārs, kur ir, lūdzu, atnāca e-pasts, viss ir viss nostrādāja. Lai viņš nenostrādā, viņš arī dod atpakaļ kaut kādas, tas ir ļoti reti, es mīlu teikt, tas ir 8 no 10, 8 reizes viņš ir precīzs, reiz 9 pat, tomēr, kad viņš ir precīzs, es mīlu teikt, ka viņam tad, ja jūs sakat intelekts, tad viņam ir intelekts aptuveni kaut kur pie 300, IQ 300. Tas patiešām vislabākajā formā, kad ir pietiekoši daudz informācija, ka visi konkrēti viņam iedoti uzdevumi, viņam IQ ir 300, to es viennozīmīgi varu pateikt, viņš vienkārši fascinē mani. Ja mēs runājam par to, ka viņam ir IQ, bet patiesībā viņam nav IQ, viņš ir vienkārši nepieciešams pietiekoši daudz informācija un kompjūteris, lai jums būtu spēcīgs kompjūteris, lai tas viss notiktu. Principā tie ir serveri, uz kuriem viņš strādā, viņš izmanto arī jūsu kompjūtera atmiņu tādā brīdī, kad viņš strādā. Tātad tālāk, ko mēs vēl varētu izdarīt. Tagad mēs pārslēdzamies ko mēs vēl varētu tā... Pievienojām, to mēs izdarījām. Tagad pārslēdzamies uz pašu lapu, ja. Teiksim, te ir piereģistrēts users. Ir piereģistrēts, reģistrācija ir ļoti ātra, es vēlreiz nereģistrēšos, tur jāraksta vārds un e-pēc vienkārši, lai es tagad tur to visu darītu, man ir jādzēš ārā viss un atkal no jauna. Reģistrācija ir ļoti ātra, te tur šī lapā un tur jāieraksta tikai, kā es jau teicu. Tagad paņemsim kaut kādu, piemēram, agro apdrošināšanu, ja, teiksim, agro apdrošināšanu, ierakstam 55 000, ja, platība, 55 hektāri,
Tātad apdrošinām uz 1 gadu, ko viņš ir gadu uzreiz paņēmis, paņemam apstiprināt, aiziet 10 minūšu laikā. To reāli arī 10 minūšu laikā arī var izdarīt, ja strādā. Tagad tā. Gaidām katru minūti, viņš pārbauda, vai nav atnācis kāds jauns pasūtījums. Viņš visu laiku strādā, visu laiku ražo. Visu laiku. Tātad gaidām minūti. Lūdzu. Cenas pieprasījums, ID 63, produkts agro apdrošināšana, klients Gunārs e-pasts. Tas ir tas, kas mums, ar ko mēs tur esam iereģistrējušies. Tagad mēs skatāmies un, piemēram, pieprasījums 63. Man ņemam šo te ID, ar kuru viņš tikko atnāca, lai mēs tagad uzzinātu pilnu informāciju par to, kas tur tika ievadīts. Viņš mums atgriezīs atpakaļ pilnu info. Lūdzu, produktu veids agro apdrošināšana, tur tā un tā, cena 55,000, kultūra vasaras rapšu sēklas, kultūras platība hektāros 55 hektāri, risks sausums, no kurienes atnāca tīmekļa vietne, tā apdrošināšanas kur ir 7., 25., 26. gads. Tātad, vai ir vēl kas, ar ko var palīdzēt? Tagad tālāk, ko mēs darām? Mēs tagad sazinamies ar visiem tiem brokeriem, nevis ar brokeriem, bet arī apdrošinātājiem, un ko mēs darām? Mēs dabūnam labāko cenu, un mēs sūtam rēķinu, uzzinām, cik tas viss maksā. Mēs tagad rakstam rēķins, izmantojam to pašu ID 63, rēķins 63, un rakstam cena, piemēram, cik būs, 25,000, piemēram, es nezinu, tur tās cenas, man nav jāzina īpaši. Jūs tur ierakstāt jebkādu cenu, kādu jums tikai vajadzīga. Lūdzu, rēķins ir ar pieprasījumu numurs 6, ir veiksmīgi izveidots, un summa 25,000 ir papildus palīdzība. Tātad, mēs ejam nevis šī e-pastā, bet mēs ejam šī e-pastā, ar kuru mēs esam pieregistrējušies. Tātad, šo mums nevajag, viņš iezīmē, pārlādēsim. Neizcēšās kaut kas. Tātad, kur ir rēķins. Viņš ir atnācis rēķins. Tātad rēķinu atveram vaļā. Jūsu rēķins apmaksai. Tātad 25,000 agro apdrošināšana, gads, kur ir visi tāpat informācija. Tātad invoices arī rēķinus, jo dizains var būt tāds, kāds jums ir nepieciešams, pilnīgi brīvi, kā mēs gribam, visu tur daram tā un visu, kā jūs pasūtīsiet. Tātad es jums neparādīju iepriekš, kas mums te notikās, mēs tur bijām saņēmuši pieteikums, kur ir agro apdrošināšana 63, tas ir rēķins ir izrakstīts, un mums arī ir rēķini, kur lūdzu 63, 25,000 rēķins, Tātad, un te mums ir tas ir 8 kopējie ienākumi, kopējie rēķini, 6 kopējie pieprasījumi, neapmaksātie rēķini, 1, kur uz 25,000 mums ir rēķins šomēnes neapmaksāts. Mēs paņemam tagad, kā mēs saņēmām naudu no viņiem, paņemam apmaksājumu. Šī gadījumā te uzreiz var aiziet jau nākošais process, aiziet informācija apdrošinātājiem, uztaisi, lai viņi apstiprinās tas te, ka viņiem atdodās tas rēķins, nevis rēķins, bet tāpat apdrošināšana aizsūtās jau klientam, un klients laimīgs, viņš ir drošs apdrošināts, viņš ir lūdzu, mums jāceļās visi rādītāji, viss notiekās, viss strādā, Tagad vēl viena lieta, ko es jums gribu parādīt. Jums ir līdi, Teiksim, ko mēs darām? Tātad mēs rakstam vārdu līdz, rakstam nozari, piemēram, mēs paņemam IT, un ierakstam, piemēram, Rīga, piemēram, mums lokācija Rīga. Tur var ierakstīt jebkādu citu pilsētu, vai citu valsti, vai, spriežam enter, gaidam,
gaidam, viņš meklē, tur šobrīd atgriezīs viņš mums netik daudz, uzgaidam, viņš atbildēs, kad ir izdarīts, viņš atbildēs, gaidam, viņš jāaiziet internetā, tagad meklē, šeit ir jauni biznesa kontakti IT nozarē Rīga, nosaukums IT sales, tas ir viens, tas ir pēdējais, telefons neatrodams, skatāmies tātad ejam uz mūsējo līdz, un rekur mums ir pievienojušies jauni 5, ja, rekur ir atkārtojās ar EIT, labi, paņemsim citu piemēru, tagasim. Tur var uzlikt jebkuru daudzumu, man šobrīd tur stāv, cik es atceros 5, ja, cik tur, lai viņš meklē, tagad pamēģinam līdz, piemēram, rakstam IT web, ja, un arī Rīga, ja, par cik mums tur visvairāk kaut kas notiekās līdz web Rīga. Piemēram, gaidam, viņš aiziet internetā, meklē. Te var uzlikt jebkādu daudzumu, un te var īstenībā, te ir dažādi veidi, šobrīd viņš pieslēdzās Googlā, viņš meklē, bet ir vēl ļoti dažādas citas iespējas, kā tos līdzes var dabūt. Es izmantoju bija šī citas iespējas, un jā, te ir, kā es jums teicu, cik vien darbiņš, cik vien atļauj jūsu iztēle, tā arī būs. Gaidam. Lūdzu, web marketinga centrs, visi, kas ir atslēgas vārdu web, mēs ejam iekšā. Tātad mums jau ir, reku šeit viņš ir atradis vairāk jau. Viņš arī iepriekš vairāk bija atradis, jā. Tie ID, tāpēc, kad es tur esmu dzējis sārā. Tad tālāk, kas mums te ir telefonu numuri, ja, pa kuriem var zvanīt, tad var paņemt šito visu eksportēt, un jau nodot marketinga kompānijai, vai arī, teiksim, ko es darītu šī gadījumā, es, piemēram, paņemtu visu šitos tieši gadījumā, es paņemtu šitos telefonu numurus un aizsūtītu viņiem visiem īsziņas ar WhatsAppu, nevis ar mobilo telefonu, kur maksā viena īsziņa 2 centi, ja nemaldos. Ar WhatsAppā tas būs daudzreiz lētāk, kaut kur aptuveni 100 reiz lētāk. Bet šī gadījumā te mēs arī varam dabūt arī e-pastus no viņiem ārā, ne tieši šī gadījumā, arī šī gadījumā īstenībā var arī dabūt e-pastus ārā, bet tur ir jāuzliek vēl viens klāt. Īsāk sakot, es jums rekur parādīju, kā jūs 25. gadā varat ļoti ātri un efektīvi strādāt, apkalpot savus klientus un strādāt, un mazāk strādāt un vairāk pelnīt, lai aizskaties. Tātad nekautrējieties, sazināties ar manīm un pasūtiet automatizāciju. Liels paldies jums, tiekamies nākotnē. Pa skriptum aizmirst jums parādīt vēl vienu lietu, kad jums, piemēram, ir tie pieteikumi. Jā, ir veseli čupa ar pieteikumiem, un ir, kā jūs redzat, kur rēķini ir izrakstīti ar statusiem, kur ir paziņots. Tas notiekās tā, ka līdz ko jums bots paziņo par to, ka jums ir bijis pieteikums, viņš uzliek statusu paziņots, lai vairāk viņu nesūtītu. Protams, visu to loģiku var noņemt nost, un viņš var jums sūtīt katru minūti, tik ilgi, kamēr jūs viņu neapstrādāsiet. No biznesa puses tas īstenībā ir ļoti efektīvi. Viņš jums atgādina tik ilgi, kamēr jūs to darbu neizdarīsiet. Es, piemēram, šobrīd tas ir noņemts nost, tas ir izslēgts ārā, un ko es gribu pateikt, ir tas, ka kā uzzināt par tiem paziņotajiem un neapstrādātajiem pieteikumiem. Tātad mēs rakstam atskaite, un lūdzu. Ir mums, kur ir atnākusi atskaite, kopējā atskaita apmaksātie rēķini ir 4, apmaksātie rēķini, tas ir kopā ir 33,300, ja, un neapstrādātie pieprasījumi ir, kur ir ID 57, ID 53 un ID 52. Tātad, ja mēs ieiesim atpakaļ adminā, tad mēs redzēsim, kur ir ID 57, ID 53 un te mums ir ID 52. Tātad šiem te neapstrādātajiem pieteikumiem ir jānosūta rēķins.
Ja? Nu, tas arī, respektīvi, arī ir viss. Tagad gan uz tikšanos nākotnē.